Parunājam latviski? Protams, pāriesim uz latviešu valodu. Ja ir vēl kādi jautājumi vai vajag precizēt kādu konkrētu materiālu vai procesu, droši jautāsim latviski. Tu vari pateikt, kāpēc vajadzīga Canva cilvēkam mājās? Nu, tas ir labs jautājums. Kalns mājās var būt simbolisks veids, kā radīt tādu kā iedvesmu vai atgādinājumu par dabas varenību un mieru. Dažiem cilvēkiem tas var palīdzēt justies tuvāk dabai, pat ja viņi atrodas telpās. Tātad īsumā tas var būt vienkārši kā simbolisks un iedvesmojošs elements, tas dodas tādu kā mierīgu noskaņu. Par Canvu tā kā vai kaut ko citu? Jā, protams, tas bija tāds metaforisks piemērs. Bet varam to skatīties arī praktiskāk. Cilvēki dažkārt mājās izvieto simboliskus vai dekoratīvus elementus, lai radītu sev patīkamu vidi. Tā var būt kāda miniatūra kalna figūra, kas iedvesmo, vai vienkārši kalpo kā saruna temats. Tātad jā, tas var būt kaut kas simbolisks, dekoratīvs, vai vienkārši kaut kas rada patīkamu atmosfēru mājās. Tad pagaid vēlreiz. Canva, jā? Saproti? Canva, jā? Mājās Canva, jā? Printēta Canva. Sapratu. Tu biji tieši par Canvu. Tātad par izdrukātu audeklu, ko liek mājās uz sienas. Jā, tas ir pavisam cits stāsts. Tātad printēta Canva mājās ir lielisks veids, kā piešķirt telpai personiskumu un stilu. Cilvēki izvēlas Canvas ar skaistiem skatiem, mākslas darbiem vai pat personīgām fotogrāfijām. Tas var būt veids, kā radīt mājīgāku un iedvesmojošāku vidi, padarot telpu tiešām unikālu. Bet kāpēc, lai cilvēki to iegādātos, kāpēc vajadzīga mājās Canva? Tas ir labs jautājums. Cilvēki parasti izvēlas Canva mājās, tāpēc, ka tā var piešķirt telpai personiskumu un māksliniecisku piesatienu. Canva ir lielisks veids, kā izteikt savu stilu, pievienot kādu iedvesmojošu attēlu vai vienkārši padarīt telpu siltāku un interesantāku. Būtībā Canva mājās nav gluži obligāta, bet tā palīdz radīt vidi, kas atspoguļo cilvēka personību un gaudi. Tas ir arī veids, kā mājokli padarīt vizuāli pievilcīgāku un mājīgāku. Bet tad tu ieteiktu cilvēkiem iegādāties Canvu vai sameklēt savu Canvu savā drukas uzņēmumā? Jā, tieši tā. Tas ir arī lielisks veids, kā mudināt cilvēkus personalizēt savu telpu, izmantojot jūsu drukas uzņēmumu pakalpojumus. Piedāvājot iespēju izveidot savu unikālu Canvu, jūs palīdzat viņiem radīt tieši tādu mākslas darbu, kas atbilst viņu gaumei un mājas atmosfērai. Tad noteikti ir vērts ieteikt cilvēkiem iegādāties savu Canvu tieši pie jums. Tas ne tikai piešķirs viņu mājām īpašu noskaņu, bet arī ļaus viņiem izpaust savu individualitāti un saņems tieši tādu dizainu, kādu viņi vēlas. Ok, paldies tev liels. Tu vari izstāstīt kā anekdoti par Canvu? Protams, kāpēc gan ne? Nu tad viena maza anekdote par Canvu. Reiz kāds mākslinieks bija tik ļoti aizrāvies ar savām Canvas gleznām, ka viņa mājas sienas jau bija pilnībā noklātas no griestiem līdz grīdai. Draugi viņam jautāja, nu ko tu darīsi, ka tev vairs nebūs vietas? Mākslinieks pasmaidīja un teica, jo tad es vienkārši sākšu apgleznot Canvu uz griestiem un durvīm. Māksla nekad nevar būt par daudz. Tā nu visi saprata, ka mākslinieka par Canvu mājās vietas vienmēr atradīsies, un viņa mājas kļuva par īstu Canvas labdarību. Jā, jāsaka, nebija smieklīgi. Saprotu. Nu, gadās. Ne visas anekdotas strāva mērķī. Bet vismaz pamēģinām mazliet atvieglot noskaņu. Ja tev ir kas konkrēts vai cits, par ko gribi parunāt vai ko pajautāt, droši dod ziņu. Nē, viss paldies ar tā.